2. jūlija rītā Krievija uz Kijivu palaida 74 raķetes un gandrīz 500 dronu. Tas bija viens no lielākajiem bombardējumiem, ko Ukrainas galvaspilsēta ir pieredzējusi kopš šī kara sākuma. 30 cilvēki gāja bojā. 52,000 cilvēki pavadīja nakti, slēpjoties metro stacijās, klausoties, kā pilsēta augšā sabrūk. 4500 no viņiem bija bērni. Un vai zini, ko Putins izdarīja nākamajā dienā? Viņš parādījās Krievijas televīzijā un pavēlēja turpināt uzbrukumus. Bet ir viena lieta, ko viņš nezināja. Ukrainas atbilde jau bija sākusies vēl pirms viņa pirmās raķetes pacēlās gaisā. Nākamo 72 stundu laikā mērķi Krievijas teritorijā sāka degt. Viens pēc otra, tik attālos apgabalos, ka neviens Krievijas pusē nespēja iedomāties, ka tos varētu sasniegt. Bet pats dīvainākais nebija nekas no tā. Pats dīvainākais notika 3 dienas vēlāk, kad Vladimirs Putins izdarīja kaut ko tādu, ko neviens līderis nedara, kad viņš uzvar. Un viņš to izdarīja kameru priekšā. Bet, lai tu saprastu, cik nozīmīgs bija viņa solis, man vispirms jāparāda, ko Ukraina darīja, kamēr Kijeva dega. Sāksim ar uzbrukuma nakti. Ukrainas gaisa spēki pastāstīja, kas nāca pa gaisu. 24 ballistiskie raķetes Iskander, 4 hiperskaņas raķetes Cirkon un vēl 42 cita veida raķetes. Kopā ar tiem 496 droni. Daži nesa īstu sprākstvielu, citi bija tukši, un tā kā uz radara viss izskatās vienādi, pretgaisa aizsardzības operatoriem ir tikai dažas sekundes, lai uzminētu, kuri ir viltus mērķi. Ukraina notrieca lielāko daļu dronu. Viņa to dara labi. Viņa kļuva laba 4 gadu laikā, trenējoties. Problēma nekad nav bijuši droni. Problēma ir ballistiskās raķetes. Un ja tu nezini, kas ir ballistiskā raķete, tas ir vienkārši. Paskaties uz tās trajektoriju. Droni lido zemu un lēni. Tu vari sekot līdzi. Spārnotā raķete lido taisni kā mazs lidmašīniņš. Dažādi ieroči spēj to notriekt. Savukārt ballistiskā raķete dara ko citu. Tas paceļas ļoti augstu, gandrīz līdz kosmosa malai, un pēc tam gandrīz vertikāli krīt lejā tieši virsū tev, ar ātrumu virs 3000 km/h. Skaties, Ukrainai ir tieši 2 sistēmas, kas spēj notriekt ballistisko raķeti. Patriot, kas ir amerikāņu, un SAMP-T, kas ir eiropiešu. Un abi ir atkarīgi no pārtvērēju raķetēm, kas katra maksā miljoniem dolāru. Un vēl sliktāk, neviena no tām nav pieejama Ukrainas noliktavās. Tās atrodas tālu prom, sabiedroto noliktavās. Tad iedomājies, ka tu esi Ukrainas komandieris. Tu vari pavadīt nākamos gadus, lūdzot pārtvērējus, kuru pasaulē vienkārši nav pietiekamā daudzumā. Vai arī tu vari darīt kaut ko citu? Ja tu nevari notriekt bultu gaisā, tu dodies pakaļ lokšāvējam. Un te ir tā daļa, ko Putins negaidīja. Kamēr viņš deva pavēli veikt jaunus uzbrukumus Kijivai, Ukraina jau bija sākusi rīkoties. Kampaņu bija pavēlējis Volodimirs Zelenskis jau nedēļām iepriekš. Un galvaspilsētas bombardēšana pat neaizkavēja grafiku. Ukraina nereaģēja. Viņa jau bija sākusi. Pirmais mērķis bija lidmašīnas. Okupētajā Krimā ir militārais lidlauks, ko sauc par Saki. Tieši no turienes paceļas iznīcinātāji, kas bombardē Ukrainas dienvidus. Slavenie Su-30 un Su-24. Frontes bumbvedēji, kas novietoti pastiprinātos angāros. 1. jūlija rītā Ukrainas militārās izlūkošanas droni iekļuva šajā lidostā. Tas, ko jūs tagad redzat, ir viena no tiem iebūvētā kamera. Pievērs uzmanību attēlam. Tā ir melnbalta, gandrīz kā nakts redzējums. Dronis nolaižas un lido zemu virs skrejceļa. Asfalta joslas slīd zem tā. Un tad parādās mērķis. Militāra lidmašīna stāv uz perona, tūmā nav neviena cilvēka. Dronis pātrinās.
Baltais tēmēklis nofiksējas. Pievērs uzmanību tam, kas ekrānā parādās dzeltenā krāsā. Nav savienojuma. Tā tiek apstiprināts, ka ir trāpīts. Dronis pārstāja eksistēt tieši tajā brīdī, kad Krievu lidmašīna pārstāja lidot. Un tādā veidā tajā naktī tika trāpīts 7 angāriem. Ukrainas puse apgalvo, ka vismaz 7 lidmašīnas tika iznīcināts. Satelīta attēla apstiprina, ka patvērtnes ir sagrautas ar izrautām durvīm. Un 2 dienas vēlāk viņi atgriezās. Viņi atkal uzbruka Saki un arī Hvardijskas lidostai. 2 reizes vienā nedēļā. Tās pašas lidostas. Bet lidmašīnas bija tikai sākums. Kamēr angāri dega Krimā, Ukrainas droni izslēdza visu pussalu. 16 elektrostacijas tika trāpītas 48 stundu laikā. Pilnīgs elektroapgādes pārtraukums visā okupētajā Krimā. Un tajā pašā nedēļā 3 munīcijas noliktavas. 2 militārās loģistikas tilti. Dzelzceļa tilts pār Ziemeļkrimas kanālu, ko izmantoja munīcijas nogādāšanai uz fronti. Un vēl viens pār Kalka upi ar 3 laidumiem, kas jau nogāzti uz zemes. 8 dienu laikā Ukrainas droni atspējoja 50 enerģētikas centrus Krimā un okupētajos dienvidos. Un 4 jūlijā Ukraina devās vēl tālāk. Daudz dziļāk. Ukrainas droni trāpīja Sanktpēterburgas naftas terminālī. Lai jūs saprastu, cik liels tas ir, Sanktpēterburga ir 2. lielākā pilsēta Krievijā. Tā atrodas 900 km attālumā no Ukrainas kontrolētās teritorijas. Tā ir viena no visvairāk aizsargātajām pilsētām valstī. Un tā ir vieta, kur piedzima Vladimirs Putins. Terminālī vienlaikus izcēlās ugunsgrēks vairākās vietās. Tajā naktī reģionā tika notriekti 72 droni. Tas nozīmē, ka daudzi citi netika notriekti. 1 drons nokrita Pēterhofas parka un pils teritorijā. Karl Vasaras rezidencē. Un 2 dienas vēlāk notika dziļākais uzbrukums visā karā. Tam bombā! Šo video, ko jūs tagad skatāties, filmēja sieviete. Visticamāk savas mājas pagalmā ar mobilo telefonu rokā kaut kur Sibīrijas vidū. Tas, kas deg fonā aiz viņas žoga un dārza, ir Omskas rafinērija. Tā pārstrādā vairāk nekā 20 miljonus tonu naftas gadā. Un tā bija pēdējā lielā Krievijas rafinērija, kur Ukrainas droni vēl nebija sasnieguši. Omska atrodas 2500 km no Ukrainas. Jā, jūs dzirdējāt pareizi. 2500. Vienīgais, ko šī sieviete spēja pateikt to ieraugot, ir lamu vārds. Tagad saskaiti visu, kas notika 1 nedēļas laikā. 7 angāri un 7 lidmašīnas sakos. Otrs uzbrukums tiem pašiem lidlaukiem. 16 elektrostacijas Krimā un visa pussala tumsā. Naftas terminālis Putina dzimtajā pilsētā deg liesmās. Un pēdējā neskartā Krievijas naftas pārstrādes rūpnīca deg Sibīrijā. 2500 km attālumā. Tikai jūnijā Ukraina bija trāpījusi 11 naftas pārstrādes rūpnīcām, 7 degvielas loģistikas objektiem un 8 Krievijas militārā kompleksa uzņēmumiem. Lai jums būtu priekšstats, pēc Zelenska teiktā, pēdējā gada laikā nodarītie zaudējumi sasniedz $40 miljardus. Un tas parāda kaut ko svarīgu. Tā nav vienkārši atriebība. Atriebība ir kaut kas, ko dara mirkļa karstumā. Šī ir kampaņa, un tā jau notika pirms Kieva tika bombardēta. Un šīs sekas Krievijā ir kaut kas tāds, ko parastie Krievi vairs nevar izlikties neredzam. Tam bomba! Vairāk nekā pusei no 83 valsts reģioniem šodien ir degvielas trūkums.
Katram transporta līdzeklim tiek noteikta degvielas norma no 20 līdz 30 litriem. Degvielas uzpildes stacijas dod priekšroku valsts iestāžu darbiniekiem un neatliekamajiem dienestiem. Sibīrijas pilsētā vārdā Čita rinda uzpildīt degvielu kļuva tik gara, ka ceļu policijai nācās iejaukties, lai atbrīvotu šoseju. Un degvielas uzpildes stacija piederēja Rosneft. Rosneft, Krievijas valsts naftas uzņēmums. Vadītājs, kurš filmē, krievu valodā saka, ka pat izbraukt pa ceļu ir kļuvis neiespējami. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Un paskaties tikai uz šo detaļu. Tajā pašā rindā iestrēguši arī ķīniešu kravas automobīļi, kas nodarbojas ar pārrobežu tirdzniecību. Pat loģistika starp Ķīnu un Krieviju apstājas kopā ar visu pārējo. Okupētajā Krimā publiska degvielas tirdzniecība tika pat aizliegta. Un tā kā Krievijas valdība aizliedza cilvēkiem uzpildīt kannas degvielas uzpildes stacijās, viņi sāk to darīt slepus. Tas, ko jūs redzat, ir cilvēki, kas zāģē sama auto virsbūvi. Viņi ar rokām izgriež caurumu aizmugurējās durvīs, ar saburzītu un sarūsējušu metāla malu, lai varētu ievietot degvielas uzpildes pistoli un novirzīt benzīnu uz kannām, kas paslēptas automašīnas iekšpusē. Vairākas automašīnas, vairākas degvielas uzpildes stacijas un uzpildes operatori palīdz. Tas nav atsevišķs gadījums ar kādu izmisušu cilvēku. Tā ir metode, kas ir izplatījusies, un tā ir iespaidīga detaļa. Vai tu vari iedomāties, cik daudz Krievijas naftas pārstrādes šodien ir apstājusies? Ukraiņi runā par 43%. Neatkarīgi analītiķi ir piesardzīgāki un runā par aptuveni 1/3. Paņemsim zemāko no tiem. 1/3 no vienas no lielākajām naftas lielvalstīm pasaulē pārstrādes jaudas ir iznīcināta ar droniem. Mūsdienās Krievija importē benzīnu. No Indijas ar kuģi, no Kazahstānas, no Baltkrievijas. Un pats Putins publiskā paziņojumā atzina, ka uzbrukumi izraisa degvielas trūkumu. Viņš šo trūkumu nosauca par nekritisku. Bet es zinu, ka šajā brīdī daudzi var domāt vienu lietu. Ja Krievija ir šādā stāvoklī, kāpēc tā virzās uz priekšu? Un patiešām tā ir, tikai vienā pilsētā. To sauc par Kostjantīņivku. Tā atrodas Ukrainas austrumos un ir daļa no nocietinātu pilsētu līnijas, kas uztur visu Ukrainas aizsardzību Donbasā. Paturi šo nosaukumu prātā, jo drīz tu sapratīsi, kādu cenu Krievija par to maksā. Pirms iebrukuma tur dzīvoja 67,000 cilvēku. Kostjantīņivka ražoja stiklu, logi, pūdeles, spoguļi. Šodien palikuši apmēram 2500 cilvēku. Gandrīz visi ir gados veci. Un šī gada maijā Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs sniedza interviju kādai Ķīnas mediju grupai. Lavrovs sacīja, ka Krievija neizmanto visus līdzekļus, ko tā varētu izmantot, un viņi nevēlas radīt pārmērīgu kaitējumu teritorijās, kur būtībā dzīvo viņu pašu tautieši, viņu pašu cilts ļaudis. 6 nedēļas pēc šī izteiciena Ukraiņu droni nofilmēja notiekošo Kostjantīņivkā. Tas, ko jūs redzat, ir smagas vadāmas aviobumbas, kas krīt pār pilsētu. Pirmais sprādziens paceļ melnu sēnes formas dūmu kolonnu. Pēc tam seko vēl viena. Un kādā brīdī 2 kolonnas paceļas vienlaikus dažādās pilsētas vietās, jo 2 bumbas nokrita vienlaicīgi. Šī ir teritorija, kur pēc Krievijas ministra teiktā dzīvo viņu pašu ļaudis. Tātad jā, Krievija virzās uz priekšu. Tagad ļauj man parādīt, cik šī virzība maksā. Un skaitļi, kurus es tev došu, nenāk no Kīivas. Tie nāk no 2 amerikāņu pētniecības centriem, kurus visa rietumu prese izmanto kā atsauci. Šī gada jūnijā Krievijas spēki ieņēma 30 kvadrātkilometrus visā frontes līnijā. Pagājušā gada jūnijā viņi ieņēma 481. Tagad rēķini kopā ar mani. Krievijas armija šodien virzās uz priekšu 16 reizes lēnāk nekā pirms gada un maksā 19 reizes vairāk dzīvību
par katru ieņemto kilometru. Un ir vēl kas. Tā pilsēta, kur es lūdzu tev paturēt prātā, Kostjantiņivka, viena pati atbildēja par 77% no visa, ko Krievija ieguva visā frontes līnijā jūnijā. 77% no veselā armijas iegūmiem pilsētā, kas ražoja stiklu. Un Kostjantiņivkā Krievi vidēji virzās uz priekšu par 50 metriem dienā. 50 metri. Cilvēks, kurš iet lēni, 50 metrus noiet 40 sekundēs. Un, lai katru dienu iekarotu šos 50 metrus, Krievija tajā pilsētā bija sapulcinājusi karaspēku no 6 dažādām armijām. Zini, kāda bija viena mēneša cena? 12,800 Krievijas transportlīdzekļu un degvielas tanku tika iznīcināti šī gada jūnijā, salīdzinot ar 3,400 pagājušajā gadā. Gandrīz 4 reizes vairāk. 60,000 Krievijas dronu tika iznīcināti šī gada jūnijā, salīdzinot ar 4,500 iepriekšējā gadā. 13 reizes vairāk. Un ir viena lieta, ko viņi neatzīst. Ukraiņi tajā mēnesī arī veica pretuzbrukumu, atgūstot daļu zaudētās teritorijas. Un, kad visu saskaita kopā, analītiķi nonāk pie tā paša secinājuma. Praksē Krievija jūniju noslēdz ar mazāk teritorijas nekā sāka. Un tieši šajā pašā kontekstā notika visdīvainākā lieta visā tajā nedēļā. 3. jūlija vakarā Vladimirs Putins parādījās ģērbies maskēšanās militārajā formā. Viņu sagaidīja ģenerālis Valerijs Gerasimovs, Krievijas ģenerālštāba priekšnieks. Tika teikts, ka tas ir priekšējais komandpunkts netālu no frontes līnijas. Ieskaties labi tajā, ko tu redzi. Tā koridora sienas un griesti ir pilnībā pārklāti ar maskēšanās tīklu. Maskēšanās tīkls pastāv, lai paslēptu lietas no tiem, kas skatās no debesīm. No lidmašīnas, no satelīta. Un tas tur ir piekārts slēgtā koridorā, kur neviena lidmašīna nekad neskatīsies. Apgaismojums ir vienmērīgs un nekur nerada asu ēnu. Grīda ir gluda un vienmērīga. Un audio nav nekādas artilērijas. Vēja nav. Nav nevienas skaņas no tā, kas patiesībā notiek. 100 kilometru attālumā no turienes. Džeimstaunas fonds aprakstīja šo vietu kā savādi dekorētu komandu centru. Un tur iekšā formā tērpies Putins paziņoja, ka Krievijas spēki ir pilnībā ieņēmuši Kostjantiņivkas pilsētu. Krievijas valdība to nosauc par nozīmīgu stratēģisko iekarojumu. Un Krievijas sociālajos tīklos sāk izplatīties fotogrāfijas ar karogiem, kas pacelti virs drupām. Tas, ko jūs tagad redzat, ir viens no šiem attēliem. Tā ir Krievijas drona uzņemts video ieraksts. Pie sadegušas ēkas fasādes ir uzkārts liels karogs. Un vēl 2 mazi karogi ir iesprausti drupu vidū. Teksts ekrānā krievu valodā norāda vietu. Kostjantiņivka, Krasņigorodokas rajons. Ražons. Attēlā nav karaspēka, nav bruņutehnikas, nav ieņemtu Ukrainas pozīciju. Ir drupas. Un ir karogi. Bet patiesība ir cita. Pilsēta nebija kritusi. Un to nesaka Ukrainas valdība. Kara izpētes institūts vērtē, ka Krievi okupē vai ir iefiltrējušies aptuveni 37% pilsētas. Un 37% nenozīmē, ka pilsēta ir ieņemta. Tālu no tā. Bet daļa, kas patiešām sagrauj šo stāstu, ir cita. Jo Krievijas militārie blogeri atspēkoja Putinu. Semjons Pegovs, kurš vada Krievijas militāro kanālu ar 750,000 sekotāju, ziņoja, ka kaujas turpinās. Un Pāvels Gubarevs, kolaboracionists, kurš strādā Krievijas varas iestādēs, nosauca šo paziņojumu par priekšlaicīgu. Viņš teica, ka Putina ģenerāļi visticamāk iztēlojās pilsētas ieņemšanu pirms tas patiesībā notika, un tikai tad to paziņoja. Kara izpētes institūts gāja vēl tālāk. Viņi novērtēja, ka Putins visticamāk apzināti inscenēja to nakts sanāksmi.
Viņš to izdarīja, lai ietekmētu rietumu preses atspoguļojumu pirms 4. jūlijas svētkiem Amerikas Savienotajās valstīs. Un atklāja vēl vienu lietu. Daļa no tiem video, kuros redzamas paceltas Krievijas karogi Kostjantinivkā, visticamāk bija viltoti, izmantojot mākslīgo intelektu. Bet tajā sanāksmē ir kāda detaļa, kas ir vēl atklājošāka nekā paši meli. Tajā pašā sanāksmē, kas tika filmēta ar Putina uniformā, Krievu ģenerālis pats prezidentam ziņoja, ka viņi nespēja apturēt Ukrainas uzbrukums naftas objektiem. Putins to dzirdēja un atbildēja, ka jo vairāk ienaidnieks uzbruks, jo lielāku drošības zonu Krievijai nāksies izveidot. Tas nozīmē, ka tajā pašā telpā, tajā pašā dienā, to pašu kameru priekšā Krievijas prezidents paziņoja par uzvaru, kas nemaz nebija notikusi. Un viņš dzirdēja ģenerāli sakām, ka viņi nespēja apturēt dronus, kas dedzina valsts naftas pārstrādes rūpnīcas. Viena no šīm divām lietām nonāca Krievijas televīzijā, otra nē. Un tagad noslēgumā ir vēl viena pēdējā figūra, kas sāk kustēties. Zelenskis lūdza amerikāņiem vienu konkrētu lietu. Un tas vairs nebija par raķetēm. Viņš lūdza atļauju Ukrainai ražot savus pārtvērējus pašā valstī. Un NATO samitā Turcijā, sēžot aci pret aci ar viņu, ASV prezidents Donalds Trumps piekrita. Tātad viena no lietām, par ko mēs runāsim, ir tāda, ka jūs saņemsiet, mēs jums dosim licenci ražot Patriot sistēmas. Tas ir ļoti labi, vai ne? Šādā veidā jūs nevarēsiet sūdzēties, ka mēs nedodam pietiekami daudz. Es teiktu, dariet paši. Mēs vēl neesam informējuši uzņēmumu par to, bet viss būs kārtībā. Zini, esmu pārliecināts, ka viņi būs sajūsmā. Bet zini, viņiem tas izdosies. Jums izdosies tikt ar to galā. Lielākā daļa valstu to nespētu izdarīt. Ja es to teiktu lielākā daļa valstu, viņi nezinātu, ko es runāju. Ja es to teiktu lielākā daļa valstu, viņi nezinātu, ko es runāju. Un šī ļoti atjautīga grupa. Viņš to paziņoja turpat uz vietas, iepriekš nevienu nebrīdinot. Pat ne uzņēmums, kas ražo raķetes. Padomā, ko tas nozīmē. Ukraina no valsts, kas lūdz munīciju, kļūst par valsti, kas ražo vismodernāko pretgaisa aizsardzības ieroci rietumu pasaulē. Un Krievija no otras puses importē benzīnu. Atgriežamies pie tās sievietes, iespējams viņas mājas pagalmā Sibīrijā. Viņa nav kareive. Iespējams, viņa nekad nav patiesi balsojusi savā dzīvē. Varbūt viņa atbalsta karu, varbūt nē. Varbūt viņa ir iemācījusies vienkārši nedomāt par šo tēmu, kā to dara lielākā daļa cilvēku, kad domāt kļūst pārāk dārgi. Un viņa tur stāv starp žogu un dārzu, filmējot ar mobīlo tālruni, kā deg naftas pārstrādes rūpnīca. Un vienīgais, ko viņa spēja pateikt, ir lamu vārds, jo tam nevajadzētu notikt. Omska atrodas 2500 km no Ukrainas. Un tā bija pēdējā lielā Krievijas rafinērija, kuru droni vēl nebija sasnieguši. Tā ir impērijas pagalma dziļākā daļa. Kad Vladimirs Putins sāka šo karu, viņš deva Krieviem netiešu solījumu. Tas nebija rakstīts nevienā runā, bet visi to lieliski saprata. Karš notiks tālu prom ar citu cilvēku bērniem, un jūs šeit neko nejutīsiet. Šis solījums ir beidzies. Tas ir beidzies, jo šodien vairāk nekā pusē Krievijas reģionu ir rindas pēc degvielas. Jo cilvēki griež savas automašīnas virsbūvi, lai varētu uzkrāt degvielu. Un tāpēc, ka valsts prezidents vajadzēja uzvilkt militāro formu un ieiet koridorā ar iekšā uzkārtu maskēšanās tīklu, lai paziņotu par pilsētu, kuru viņš nav ieņēmis. To nav tas, ko dara neviens līderis, kad viņš uzvar. Un tieši šeit es vēlos uzzināt tavu viedokli. Pēc visa, ko tu redzēji šajā video, vai tu domā, ka Putins ir šajā karā, jo viņam joprojām ir cerība uzvarēt? Vai arī viņš baidās no tā, kas ar viņa notiks dienā, kad atzīs, ka nav uzvarējis? Uzraksti komentāros, ko tu domā par šo. Paldies, ka skatījies! Uz tikšanos nākamajā video!